Es vienkārši visu nobēru. Čau, esmu Karina un šodien esmu ciemos pie Ievas atpūtas vietā Dunduriņa. Čau, Ieva. Čau, Karina. Man prieks pie tevis šodien būt. Šī ir laikam pirmā reize, ka mēs esam atbraukušas tik tālu. Ļoti tālu. Ļoti tālu. Ļoti tālu. Nu, Klau, vai esi gatava sākt? Jā, es saņēmos, paņēmu līdzi to lielo somu, jo man Sanita nobrīdināja, ka tu nedomā ņemt citu somu, tev ir jāņem tā lielā soma, un jā, šī ir mana ejošā soma. Šo man brāļa sieva no Vācijas sagādāja, un manam dzīvesveidam viņš šausmīgi labi nodara, jo man ir mūžīgi 3 minūšu vismaz deficīts kā minimums, un tad man vajag tādu, kur var vienkārši visu samest iekšā. Nu labi, sāksim ar telefoniem. Man ir 2 telefoni. Man ir darba telefons un privātais, jo es tā kā cenšos bišķi nodalīt. Es negribu rakstīt, piemēram, Endija Kāzes 17. maijs savā privātajā telefonā. To es rakstu darba telefonā. Tā, kas, protams, maks parastais, bet ietilpīgais. Vienmēr līdzi ir bišķīt ūdens. Nu, nevienmēr, bet labākā gadījumā man ir līdzi ūdens. Tad man ir līdzi cimdiņi. Šodien man ir cimdiņi, tāpēc, ka šodien ir vēss, vai ne, joprojām. Tā, kas man vēl ir? Labi, ņemsim nākamo. Šodien man ir jānodod dāvanu kartes, tad man arī dāvanu kartes iemests iekšā. Man ir kosmētikas maciņš, supermama. Klau, jā. Pārtraukšu tevi. Jā. Vai drīkst atvērt? Drīkst atvērt. Man šausmīgi maz lietas tur iekšā ir. Es lietoju tikai 3 lietas īstenībā. Tā tad Clinique tonālais. Man ļoti patīk, kā viņš klājās. Tad ir lūpu krāsiņa. Pagaidām labākā tuša, ko es esmu atradusi, Avon baigā tloka. Šajā vecumā vajag arī pinceti. Un pagaid viss. Gumija. Matu gumiju. Tajā brīdī, kad ir jāstrādā, ir ļoti svarīgi, ka var fiksi saviņķelēt matus uz augšu. Nu, lūk, tas ir tā ir visa mana kosmētika. Tad, protams, es nekur neeju bez datora, jo tu nekad nevari zināt, kurā brīdī tev kāds pazvan un tev kaut kas jānosūta vai kur tu aizķeries, jā, un iedomājies, tu aizbrauc no rīta un tikai vakarā es apakaļ, bet tev vajag aizsūtīt tur vienu projektu lietu un vēl, jo citādāk lietas neiet uz priekšu. Tad ir vienmēr dators. Kungs, tad man ir līdzi rezervāciju kalendārs, jo, piemēram, man zvana un prasa, sakiet, kas jums jūlijā ir pieejams, un tad es uzreiz, tad man nav jāsaka, ziniet, es vakarā būšu mājās, es apskatīšos, man vienmēr ir līdzi rezervācija kalendārs. Tā, es visus pierakstus, man ir bijuši tādi smalki, visādi plānotāji, un viņi ir palikuši stāvam. Es pat šogad vēl nopirku smalku plānotāju, un tam nav jēgas, jo kurais smalkais plānotājs vienkārši stāv. Un man vislabāk rullē šitāda liela klade, kurā es ierakstu visus darāmos darbus, jo man ir baigi svarīgi, ka es varu vienmēr pāršķirt, un es neko no iepriekšējā neredzu. Tā man tāda klade. Protams, pildspalva, kur nu bez tās. Vienmēr man ir līdzi arī grāmata. Nevis tāpēc, ka man būtu laiks lasīt, bet tāpēc, ka man vai nu ir jāizved uz biblioteku vai jāpaņem kaut kas no bibliotekas. Tā ir mana mīlestība lasīšana. Protams, mašīnas atslēgas. Bet šī soma ir ļoti laba. Liekas, ka viņa liela, bet tikai tā vajag parulēt uz riņķi. Saules brilles, jau saules brilles. Kaut kas ēdams. Tas ir atkarībā, cik es ilgi braucu prom. Ja es braucu neilgi prom, tad es paņemu kaut ko tādu uzkožamu. Ja es braucu tā kā, baigi visu dienu strādāt, tad te varētu būt arī kāda ola un maize. Bet, tā veselīgi, es cenšos veselīgi. Vienmēr man ir līdz kāda smarža. Šobrīd šī man ir mīļākā. Baigais tilpums liekas, bet jūs redzat, man soma atļauj tādu tilpumu. Un vienmēr kaut kas arī darbam. Sanitai tā bija spuldzīta, man šoreiz nav spuldzīta, man ir vai nu atkrituma maisi, vai baterijas, vai sveces. Šoreiz man ir jānodod šeit Dunduriņos, jāatstāja gaisa šitās difūzerīt, tas smarškociņi. Un pēdējais, es jau saku, ka es mīlu rakstīt šitā visu, bet vēl vairāk es mīlu rakstīt uz mazām lapiņām. Jo man patīk visu sagrafēt, visu uzrakstīt pa punktiem, pa prioritātēm, un tad, kad tas ir izdarīts, tad izmest ārā. Lapiņa tante. Tā tas arī ir. Un šitā soma ir ļoti laba, ka es eju iepirkumos. Man nav jāņem iepirkuma maisiņu, jo te es varu tēvu un mātu un visu pārējo salādēt iekšā. Tā, ļoti ērti.
Klauna, tev tu visu iedzīvi. Jā, Kārtībā. nu lūk, tas ir tas, kas man ir, jā. Super. Klau, pirms tu nominē tālāk nākošo dāmu, kuru Somijā mēs ieskatīsimies, gribu pateikt tev milzīgi paldies no sevis un no Ziedu pieturas meitenēm, jo visām patīk ziedi. Jā. Vienmēr un visur. Ļoti. Vai ne? Paldies Paldies tev, tev. Mieši, ka piekriti. Kā var nepiekrist, kā man Sanita teica, viņa saka, kas tikai tu mani var visur ievilkt, jā? Jā, Jo es vai ne? parasti visur viņai lieku visu, ko darīt, un tā, viņa, nu, šeit tev tagad, ak, Dievs, cik pavasarīgi un cik skaisti. Un man ir jānominē, jā? Jā. Man bija tā kā izvēle divas meitenes, bet viena meitene tagad ir izbraukusi ārpus Latvijas ceļo, un es īsti nezinu, kad viņa atgriezīsies. Un es ļoti gribu redzēt, kas ir Somiņā vienai sievišķīgai, arī saimnieciskai, ļoti šarmantai un interesantai sievietei, kas ir arī mana draudzene, ar kuru mēs kopā esam gājuši visādos piedzīvojumos. Mūsu māju saimniecei Vikai Kacevičai. Super. Tiekamies. Tas bija ātri. Ļoti forši.